Labdien, labdien, strēlnieki, klāt septembris, un atkal mums vajadzētu paskatīties, ko taro kārtas iesaka, kāda enerģija virmo apkārt un kādu notikumu gaidām strēlnieki. Strēlnieki šajā mēnesī būs pietiekami noslēpumaini savas izvēles dēļ, ar vēlmi kaut ko dziļāk saprast, pārliecināties, iet dziļumā un tikai tad to paziņot ārpasaulē, vai arī tikai tad to tā kā publiski kādam stāstīt, rādīt. Ja? Tātad iekšēja apcere, iekšēja tāda meklējumi vai tādi pētījumi, piemēram, par kaut kādām tēmām, vai man tas der, vai tas ir īsts, vai tas ir patiess, ja? Un tādēļ apkārtējie cilvēki varbūt uz jūs skatīsies ar tādu interesi, jūs būsiet tāds mistisks mazliet. Dažs labs strēlnieks jādomā iesaistīsies taro kursos ar mani kopā, jo šī ir priesterienes kārtas, kas saistās ar tādu mistisku, maģisku, mītisku pasaules uztveru mazlietiņās. Ja? Vienīgi strēlnieki lūkojiet tā, šajā kārtī ir arī ļoti liela noslēpuma deva. Un lūkojiet, lai kāds cits, vai kāds noslēpums, vai kaut kas nezināms nepārsteidz jūs šajā mēnesī, tātad neesat, pareizāk sakot, aizsapņojušies, bet esiet reāli klātesoši un saprotiet, par ko apkārtējie stāsti rāda un kas notiek. Darbs. Darbā ārkārtīgi ērts, labi apmaksāts un tāds gandarījumi piepildīts laiks. Tiešām laiks, kad nekur nav jāsteidz, ka nekas nav jāpārspīlē. Drīzāk varētu teikt, tā ir sēdēšana, ļoti daudz sēdēšana uz vietas, un tiem, kam darbs ir saistīts ar tādu radošu izpausmu, ar lēnu garu kaut ko rādīt, veidot. Bieži vien šī kārta saistās pat ar tādu meistarošanu. Jā. Tiem patiešām šis mēnesis būs tāda liela prieka pilns, jo izdosies viss ļoti skaisti. Kaut kā viss, ko dari, rada prieku, viss, ko dari, nes naudiņu, viss, ko dari, ir tāds, ritīgi labi, tā kā uz nākotni vērsts, bet palēnām. Ja? Un savukārt tie cilvēki, kas savā darba dzīvē tomēr ir vairāk saistīti ar dinamiku, ar domāšanu, ar skriešanu, ar panākumiem, ar rezultātu ieguvumu, šī kārta tomēr ir lēna, ļoti lēna, ar tendenci nogaidīt. Tad ātri izdarīt, neko īsti neiznāks, tā kā strēlnieki varbūt jau nesaplānojam pārāk pilnu to septembra darba jomā, bet ieliekam lielus, radošus, skaistus darbus, ko var pabeigt mierīgi darbojoties. Privātā dzīve. Privātā dzīvē strēlnieki kaut ko būs ar tendenci nepamanīt. Jau pirmā kārtas mums mazliet minēja par to, ka jūs tad tā kā aizsapņojušies strēlnieki. Ja? Tad tā ir tendence nepamanīt lietas, kas jums tiek piedāvātas, tāda kā noraidījums. Un tādēļ es ieteiktu tā, partnerattiecībās neizsakiet uzreiz savu vērtējumu. Es zinu, ko viņš grib. Es zinu, kas viņai prātā, bet paklausieties un saprotiet un novērtējiet vēl vienreiz, ko piedāvā jūsu partneris. Ja? Un tas šoreiz varētu būt tādā veidā, ka jums tas ir interesanti, ka jums tas patīk, ka jūs iesaistaties, jo savādāk iznāk tā, ka kausi, tās ir emocijas, tā ir romantika, tas ir viss tas, kas būtu vajadzīgs partnerattiecībās, pašlaik netiek pieņemts. Un netiek pieņemts tādēļ, ka cilvēkam ir kaut kāds iekšējs uzstādījums par to, es jau zinu, ar ko tas beigsies, man nav interesanti, es nepiedalīšos. Ja? Tātad esat vērīgi un izpētiet tomēr, painteresējieties. Un ja jūsu partneris aicina līdzi jūs kaut kur pie ūdeņiem, kopīgi makšķerēt, pasēdēt laivā, braukt ar jahtu vai iet uz gleznošanas nodarbībām, tad vienkārši piedalieties, ja jūs jau nezināt, kā tur ir. Varbūt, ka tiešām lieliski. Savukārt tiem, kas pašlaik tikai meklē savu partneri, arī ir tendence nepamanīt, ja, un nepamanīt tās labās lietas, ko kosmos pašlaik piedāvā. Vispār šī ir tāda diezgan uzpūtīga kārta, un ja jūs pamanat, tad
šim cilvēkam vispār jau tur tie kausi izlijuši, un viņš nepamana, ka ir pietiekami daudz labu kandidātu apkārt, un varbūt tā latiņa ir mazliet pa augstu pacelt. Nu, tas tāda ideja pārdomām vienkārši. Labi, un tagad padoms. Padoms ir rast prieku darbībā. Rodiet prieku tajās mazajās sadzīviskajās lietās, ko mēs ikdienā dažkārt saucam par savu hobiju, dažreiz mēs to saucam gluži vienkārši par savu ikdienu. Jā, šeit ir runa gan par augļu novākšanu, konservēšanu, šeit ir runa jau par adīšanu, šeit ir runa par kaut kā iegūšanu un prieka iegūšanu no tā, ka man tā lieta ir. Vai es to lietu māku? Nu, tāds brīnišķīgs mēnesis starp aizsapņošanos un ļoti skaistu realitāti ir gaidāms septembris, un lai jums viss izdodas.